Ortoklinikā mēs veicam terapeitiskās epidurālās blokādes, jeb medikamentu ievadīšanu epidurālajā telpā. Šī ir viena no metodēm dažādu veidu muguras sāpju ārstēšanai, viena no efektīvām metodēm. Procedūra tiek veikta sēdus vai guļus stāvoklī, vispirms apstrādājot muguru ar antiseptiskiem šķīdumiem, tiek izdarīta vietēja anestēzija injekcijas vietai, un pēc tam ar speciālu epidurālo adatu iet dziļumā, līdz tiek sasniegta epidurālā telpa. Epidurālā telpa tā ir šaura sprauga visā mugurkaula garumā no muguras smadzeņu pamatnes līdz astiskaulam. Viņa ir ļoti šaura, viņa ir mugurkaula dziļumā starp muguras smadzeņu cieto apvalku un dzelteno saiti. Platākajā vietā jostas daļā viņa vien ir dažus milimetrus plata. Un to var izdarīt tikai, protams, speciālists ar pieredzi.